Čau visiem, kā jau jūs redzat? Es izbesīšos tūlītās. 3, 2, 1. Sveiciens visiem! Kā jau jūs redzat, kaut kas varbūt līdz galam nav sagājis šoreiz. Un tā tik tiešām ir. Jo pirmās 3 minūtes no podkāsta Sajies izdomāju, ka viņas nebūs. Bet tas nekas. Tādēļ es tagad jums pieteikšu šeit mūsu podkāsta Sajies pirmo 2025. gada viesi. Šoreiz tā ir Eva Onzule, kas ir digitālās mārketinga aģentūras ClickLink dibinātāja, kā arī viņa ir turības studente. Es jau noteikti iesaku noskatīties šo epizodu, jo tā nav būt nemaz nekripatiņu sliktāka kā visas pārējās. Mēs parunāsim par to, kā ir aizsākusies ClickLink aģentūras pirmsākumi, kā Evai ir veicies savā profesionālajā dzīvē, bet pats svarīgākais, un nebūt nemaz nesvarīgākais, mēs parunājam par to, kā sociālā mēdīja lietošana ietekmē mūsu ikdienu. Tāpēc paliec ar mums, noskaties, paņem kaut ko sev, un es novēlu, lai sajiet. Ok, super. Tur arī tikko pieminēju šo te, ka jūs filmējat, un kā jau es minēju, tu esi ClickLink digitālā mārketinga aģentūras dibinātāja, vai ne? Viss pareizi? Jā. Ok, super. Un es gribu nedaudz ieskicēt, pirms mēs dosimies tālāk, kā tev aizsākās savas aģentūras ceļš? Ok, jā, tas laikam ir... Es vienmēr esmu bijis komunikācijas nozarē. Es sāku ar bakalauru komunikācijas zinātnēs un tālāk studēju strateģisko komunikācijas vadību, var teikt, visu par komunikāciju. Un es sākotnēji domāju, ka es būšu žurnāliste, jo es studēju žurnālistiku arī. Un ātri vien pievērsos sabiedriskajām attiecībām. Tur man kaut kas pietrūka, kaut kāds izaicinājums, un es vienmēr papildus darbiņus ņēmu kaut ko saistībā ar sociālajiem mēdījiem. Būtībā tas jau bija tik sen, ka sociālajā mēdīja uzņēmēja darbībā tikai ienāca, un es vienmēr kaut ko darīju. Man vienmēr bija kāds uzņēmums papildus, ar ko es strādāju sociālajos mēdījos. Un tad vienā mirklī es atapos, ka es vienkārši esmu ļoti izdegusi, jo man ir, vārdsakot, 2 darbi. Viens, ko es daru pa dienu birojā, un otrs, ko es daru vakarā ar klientiem vai paralēli, sociālajā mēdīju mārketingu. Un es īstenībā paņēmu vienu pauzi, es pirmo reizi dzīvē aizgāju prom no darba un paņēmu bezdarbnieku pabalstu. Tas bija strādājis kādreiz VSA, un es domāju, es tik daudz esmu kampaņas taisījis par to, kā saņemt bezdarbnieku pabalstu. Vienreiz dzīvē es arī varētu būt bezdarbnieks. Un es nolēmu, ka es veltīšu kaut kādus mēnešus, cik tur var veltīt laika, lai padomātu par to, ko man tālāk darīt. Un es paturēju tos darbiņus, kas ir saistīti ar sociālajiem mēdījiem, un jau bija uzņēmums, kurā es to darīju. Un tad es kaut kā uzsāku sarunas ar savu kādreizējo kolēģi Uldi, kurš ir fotogrāfs, un viņš man piedāvāja vienu projektu. Varbūt mēs varam šim te klientam taisīt sociālajiem mēdījiem saturu. Tas bija būvniecības uzņēmums, un mēs viņiem sākām filmēt, gatavot ierakstus un tā kā plānot visu to, kā tas notiks. Un notika tā, ka pirmajā gadā ar sociālajiem mēdījiem viņi ļoti ievērojami palielināja savu apgrozījumu, dabūja jaunus klientus, un tur sagāja, kā varētu teikt, ļoti labi. Un Ulda saka, nav varianti, mums jāņem vēl klienti, mums vienkārši ar to ir jānodarbojās. Un es domāju, kāpēc nē? Un mēs tā arī sākām. Mēs ņēmām vēl nākamos klientus, un būtībā, kas interesanti, mēs no sākuma domājam, ka tas būs tāds sociālo mēdīju satura veidošana, bet tas viss ir aizgājis, mēs visu kaut ko darām, mēs filmējam, jo daudziem jau ir savas mārketinga komandas, vai ne, kas visu ierakstus liek un visu dara, tad mēs esam kā atbalsts šādiem uzņēmumiem, mēs filmējam, fotografējam kaut kādas atsevišķas lietas, mēs filmējam uzņēmumu tādus lielos reklāmas, prezentācijas, video, dažādas pasākumus, tad paralēli izrādījās, ka ir mazie uzņēmēji, kas atkal to nevar atļauties vispār, paņemt tādu ārpakalpojumu. Un tad viņiem es vadu arī apmācības un dažādas konsultācijas un dažādos pasākumos tad uzstājos. Un tāds viss izauga un turpināja augt. Tad izrādās, ka cilvēkiem vajag arī dizaina pakalpojumus, tad viņiem vēl kaut ko vajag, tad nāca klāt vēl cilvēki, kurus mēs piesaistījām dažādiem projektiem. Un tā mēs esam jau 3 gadus šķiet. 3 gadus, jā. ClickLink ir 3 gadi kā šajā sastāvā. Bet vispār uzņēmums, man jau ir daudz ilgāk, kad es vispār
paralēli ikdienai ar to nodarbojos. Un man tāds interesējošais jautājums, kā nosākums radās tas klik-klik? Par to ir ļoti interesants stāsts. Kā jūs teicu, uzņēmums man bija jau diezgan sen. Un sākotnējais uzņēmums stāsts bija pavisam cita nodarbs veids. Man toreiz bija mazs bērns, un mēs ar vīru izdomājām tādus slēdzīšus, lai bērni nevar attaisīt skapīšus. Latvijā nebija vēl IKEA, nevarēja nopirkt tādas lietas, un vīrs uztaisīja pats. Mēs sākām viņus ražot, un mēs domājam, kā to slēdzīt varētu nosaukt. Un viņš aiztaisās ar ļoti skaļu skaņu, tā kā klikšķi, un man mazā meita teica klik, un mēs tā, tas ir klik. Un vēlāk, pagāja gadi, un mēs ar Uldu sākām šo aģentūru, mēs ilgi domājam, kādu nosaukumu mūsu aģentūrai tur visādas tur domu lidojums jātur. Es pat godu vārds neatceros, bet bija tā, ka nekas nav labi, nepatīk, kā izklausās. Un gribas, lai paliek atmiņā, lai nav līdzīgs kaut kam. Un tad mēs vienā brīdī sēžam, mēs tā, ko mēs te vispār tik ilgi domājam? Klik, tas taču var būt arī par mārketingu. Tas ir klikšķis spēlē, tas ir klikšķis ar kameras to fotografēšanu. Tas ir klikšķis, kā mums var saskanēt ar klientu. Un mēs tur sākam veidot tos stāstus, un tā viss paliekam pie šī nosaukuma, un tā tas arī ir. Un īstenībā es esmu ļoti priecīga, ka mēs pie tā palikām, jo viņš ļoti paliek atmiņā cilvēkiem. Un dažreiz viņi tāds ar tādu smaidiņu, jūs esat no klik, jo viņiem tā kā pilnīgi kādi izrunās tādu smieklīgu nosaukumu. Man tas liekas forši, atmiņā paliekoši. Un tā mēs arī strādājam. Ok, super. Ļoti forši tāds forši organisks, kā izveidojās tas jūsu nosaukums. Jā, un citreiz pat cilvēki saka, Eva klik, tikai tas jau būtu mans vārds, un telefonā viņiem ir ierakstīts. Man liekas, tik jauki, droši vien uzlabot dienu. Mēs arī kaut kas tāds man piedāvāja tevi tieši pasaukt. Jā, Eva no klik, man tāds, es zinu, klik, un tad, ļoti labi. Ļoti interesanti ir tas, ka īstenībā, cik es esmu runājusi ar cilvēkiem, kas nāk no šīs komunikācijas nozares, vienkārši arī pats studēju sabiedriskās attiecības šobrīd. Un vienmēr ir kaut kāds tas punkts, kad tu tā kā izdedz. Nezinu, ir kaut kāda tāda, vismaz tāds mans novērojums, cik es esmu runājusi ar citiem. Bet rekā tev vajadzēja paņemt to pauzi, un tad tu nonāci līdz šim uzņēmumam un šai aģentūrai. Bet, kā jau tu minēji, jums 3 gadu pieredze, varbūt ir kaut kādi fakapiņi, kas ir tā kā palikuši atmiņās to, kā ir nācies izpeldēt un kā jums ar to iet. Es vēl mazliet pakomentēšu par to izdegšanu. Nav jau tā, ka tu uztaisi savu uzņēmumu, tagad, viss tur vara vīksne, vienredži un viss notiek, viss aiziet katru dienu. Tā arī nav. Bieži vien tas, kāpēc cilvēki arī izdega šajā nozarē, kur mēs strādājam, ir, protams, tāda aktīvā vide, tas nenormāli ātrais temps, tas online, tas tā būšana visu laiku tiešsaistē. Jo tev var patikt savs darbs bezgalīgi, bet ja tu, piemēram, nevari vairs atrast laiku būšanai ar draugiem, iešanai, dabā vai kaut kam tādam, tad tu tāpat vari izdegt arī darbā, kas tev patīk. Un tas man arī ir bijuši tādi pagrieziena punkti arī šeit, kad es esmu sapratusi, ka es esmu kaut kur pārstrādājusies un vienkārši pa daudz bijusi tiešsaistē pieejama cilvēkiem. Un tad tas ir stāsts par tām robežām, kuras vienalga nāks novilkt. Vai tu esi darbā, kur tu neesi droši, vai tev patīk, vai tu esi darbā, kas tev 100% patīk, vienalga ir kaut kādas lietas ir jādara. Un kāda tev bija tā sajūta, kad tu biji tajā bezdarbniekā, un tu šodien man ir brīvs, un zināji, ka tu tā attopies, un tev tāds vārds, ko tagad? Zini, kā es baigi nevaru lepoties, ka es tā 100% to laiku, kas tur meditējas paklājiņu, tā arī nebija. Viena lieta, ko es sāku darīt, es sāku iet dabā vairāk, un es biju sapratusi, ka man vienmēr ir darbs no 8 līdz 5. Un ziemā es vispār sauli neredzu, jo darba laikā kaut kā tur nebija ierasts, ka cilvēki iet pastaigāties un pusdienas turpat, un vienkārši no tumsiņas līdz tumsiņai. Un tad es pirmais, ko es darīju, sāku iziet ārā. Es suni gāju vienkārši pa mežu pastaigāties un domāju, wow, šis ir forši, ka var pa dienu iziet ārā. Tad man radās vienkārši tās domas par to, kā es negribu visu dienu būt birojā. Es negribu būt visu laiku piesaistīt kaut kādai vietai un būt telpās. Un vēl viena lieta, kas, protams, nekur man par labu varbūt nenāca, es diezgan daudz laika pavadīju arī kaut kur sociālās mēdījos, kaut ko pētīju, meklēju idejas.
vai es gluži tur tās idejas atradu? Nu, droši vien, ka nē. bet labi, ka dzīve tā salikās, ka sākās tie darbi diezgan organiski. Bet sajūta ir tāda interesanta. Domā, wow, daudz ko tu jau dzīvē esi darījis, un tik pēkšņi tu nezini, ko tālāk. Jā. Un par tiem fakapiņiem tev ir kaut kāds piemērs? Jā, man tagad jāpadomā kaut kas, vai tāds ir interesants bijis. Nu, visu laiku jau notiek kaut kādas mazas epizodes, piemēram, es pat neteiktu, ka tie ir fakapi, bet pašā sākumā bija tādi momenti, lai gan cik es būtu pieredzējis šajā nozarē, bija ļoti daudz darbu, kurus es neesmu darījis. Un mums ir tāds iekšējais, nu, ja klients kaut ko paprasa, vai jūs varat to izdarīt? Tad mums ir, jā, mēs varam, ko mēs nevaram. Tā, kā mēs to darīsim? Tad mēs domājam, kā mēs to tālāk darīsim. Un es pat neteiktu, ka bija tādi tieši fakapi, bet vienreiz, piemēram, bija tāda reize, ka mēs nodrošinājām sociālo mediju komunikāciju Ķekavas novada svētkiem. Liels pasākums, un ļoti forši man bija sastādījis viss plāns, visi materiāli ir gatavi. Es nebiju iedomājies, kas varētu saslimt. Nu, tā kā vispār man bija tāds sajūta, ka kas ar mani var notikt vasarā. Un tad es saslimstu, un man ir tikai nenormāli slikti. Man ir gan arī 40 temperatūra, un es vispār neesmu padomājis, kurš cits to manā vietā varētu izdarīt. Un tas bija tāds diezgan liels fakaps, jo paralēli tam, ka man ir slikta duša, un es tur vēmju, es esmu kaut kur online pašvaldības profilā un postoju to, kad ir svētki notiek. Un tas bija tāds fakaps, jo es domāju, kā es nepadomāju, ka var taču ar mani arī kaut kas notikt. Un tas ir par to savu uzņēmēju darbību, ka tu kaut ko uzsāc darīt. Sākotnēji tie resursi jau nav tik lieli, to cilvēku nav tik daudz. Un tu tā kā pilnīgi ierēķini, ka tu visu varēsi izdarīt pats. Un tagad es par to domāju absolūti savādāk. Nāk liela pasākuma, nāk kaut kāda notikuma. Es vienmēr, to darīšu es. Un tagad filmēs, teiksim, Nuldus, un mums ir B plāns, kad es zvanīšu Kārlim, tad mums ir B plāns, ka manā vietā to izdarīs tur mana kolēģi Junora, un ka nebūs tā, ka man būs kaut kāda saslimšana vai kaut kāda problēma, mazums kas, un es tagad no slimnīcas tur postoju vai rakstu plānus, jo cilvēki dara arī tā, un man ir arī klienti, kur arī nav padomājuši par šiem plāniem B. Un tad bija viena klienta, kuru aizveda ātrajiem, un viņa nākamā dienā man raksta no slimnīcas. Jo viņi arī nav baigi daudz padomājis, kurš viņas vietā to darīs. Kolēģi labi tur iesaistās, bet viņai ir tā kā arī apzinīgums, un viņi man no slimnīcas raksta, un es vienkārši lūdzu, ej atpūties. Tas ir tāds, un tādas situācijas sākotnēji bija vairākas, kur tu vienkārši nesaprēķinājis tos savus spēkus, un vai arī, sadomāt kaut ko ļoti daudz izdarīt īsā laikā. Mēs Latgalē filmējām, un viens vietas jāpārbrauc uz otru, un super nogurums, un beigās mēs bijām apmaldījušies kaut kur Latgalē, un tur mums bija tāds video, kur mēs govīm prasījām ceļu. Tas ir ļoti tāds labs izmisums, ka mēs jau vairs... Ka tu jau vairs nevari, tu vienkārši sāc jau piedurties arī visā pasākumā. Jā, tieši tā. Tā kā tādas mazas visādas epizodes, kur kaut kas nav aprēķināts līdz galam. Bet labā ziņa ir, ka vienmēr viss ir beidzies vairāk vai mazāk labi. Es teiktu, ka klienti nav tādas lielas lietas kaut kādas izjutuši uz savas ādas. Tāds nenāk uzreiz prātā. Vairāk tas ir uz savas ādas izbaudīts. Jā. Līdz klientam arī ļoti bieži netiek, tā teikt, tas viss backgrounds, kam tu esi dažreiz izgājis cauri, lai tāds, kur ir jūsu rezultāts, viss ir kārtībā, mēs esam šeit. Bet tā arī ir viena lieta, ko es esmu iemācījusies, ka reizēm, kaut ko uzņemoties pa daudz un darot pa daudz, ir vērts arī klientam beigās pateikt, mēs domājam, ka šis būs diezgan viegli, bet mēs vienojāmies, ka tur cena būs tāda un viss tā arī paliek, bet ņem vērā, ja es darīšu to vēl vienreiz, tur var izaugt kaut kādas izmaksas vai tur kaut kas var mainīties. Jo tas, kas nereti notiek, ka mēs noklusējam un nesakam, tad mēs paņemam nākamo tādu pašu darbu un mēs atopamies, ka mēs esam daudz tādos darbos, kuri, mums prasa daudz, bet mēs klientam nesakām, cik daudz tas prasa, jo mēs esam varoņi, mēs visi paši varam izdarīt. Es taču neiešu teikt, ka man tur īstenībā, es teicu, ka filmēsim vienu dienu un nofilmējam 2, vai ne? Un tas ir tāda, man liekas, ko savā ziņā tā kļūda, ko nevajadzētu pieļaut. Ka tomēr ir jākomunicē. Vēl tā komunikācija ir tā lielākā vērtība. Jā, tā tas ir. Tu jau vairāk kārt pieminēji sociālos mēdījus, un arī šodien es vēlos tam pieskarties. Nav noslēpums to, ka tie ir dzīvi jau 24/7, visas, manuprāt, 365 dienas gadā. Un ir tā, ka, manuprāt, jo ilgāk mēs ejam laikam pa priekšu, tā teikt,
ejam līdzi laikam, jo vairāk mēs pavadam laiku šajos sociālos medijos. Kā tu spēj atrast to līdzsvaru, jo tev ir darbs sociālos medijos, tad vēl mums patīk pašiem vienkārši pasērfot. Nevis tas, ka mums patīk, bet mums ievelk. Jā, mums ievelk, mums ievelk. Es pat varu pateikt to, ka man ir reāli problēmas ar to. Tā kā, jā. Kā tu esi atradusi šo līdzsvaru starp šo visu? Jā, es varētu teikt, ka es to līdzsvaru vēl aizvien meklēju un kaut kur esmu pietuvojusies apmierinošam rezultātam tikai pēdējā laikā. Es atceros, ka vienreiz mana kādreizējā kursa biedrene Kristīna Žilda-Krēvis man uzaicināja uz vienu TV3 raidījumu, kur viņi runāja par influenceriem. Un man bija jārunā ar vienu puisi, kas ir TikTok influencers, un viņi mums abiem, man kā cilvēkam, kas strādā sociālos mēdījos, viņam kā, arī viņš strādā sociālos mēdījos, jautāja, cik daudz laika, kāds jums ir ekrāna laiks? Atveriet telefonu tagad, kāds jums ir ekrāna laiks? Es negribu teikt savu. Un es tiešām godu vārds nebiju paskatījusies. Tas bija pirms kādiem 3 gadiem. Un es tā baigi atveru, un es neatceros, tur kaut kādas 6,5 stundas, un es tā atveru, un man tāds bija šoks. Bet es tajā mirklī neatzīstu, ka tas nav ok. Un es saku, tur vējs vēl, tas neskaitās. Tad man tur bija jāliek ieraksti. Tad man bija daudz ieradumu, piemēram, nav tos visus pierakstīts ar telefonu. Daudz tādi ieradumi, kurus es varēju attaisnot. Es teicu, šis ir ok, jo man daudz jāstrādā ar telefonu. Šis ir ok, jo es daudz filmēju ar telefonu. Tajā laikā tagad jau tas nav man tik daudz ikdiena. Un es tā sevi ļoti attaisnoju. Es vispār nepieņēmu to domu, ka tas nav ok. Es domāju, ka viņi tur daudz tā noklausījušies un domāju, tie cilvēki ārprāts. Kāpēc tu tik ilgu laiku pavadi telefonā? Bet es sev attaisnoju, man likās, viss kārtībā. Un patiesībā tas mani nemaz tā, drusciņas man aizķēra. Es domāju, 6 stundas, cik stundas es esmu nomodā. Zini, sāc tā kā lēnām kaut ko rēķināt. Un tad es sāku par to mazliet domāt. Un es sāku domāt arī tādos virzienos, kā cik es vispār esmu atkarīga no tā, ka es nejūtos labi, ja man telefons nav līdzi, man rodas trauksme. Ak, Dievs, ja kaut kas tik notiks, kā es tur situāciju atrisināšu. Un tad es sāku tā tīri psiholoģiski saprast, ka mēs uz tiem telefoniem ļoti daudz paļaujamies. Nebija jau to telefonu kādreiz. Teiksim, pat pirms 20 gadiem tā nebija ikdiena, ka katram līdz telefons. Nē, man, piemēram, cilvēki tika galā. Jā. Viņi varēja aiziet uz veikalu, atnākt mājās, un pa lielam ar viņiem nekas nenotika. Un ja mēs pieņemam mūsdienas, ja ar mums kaut kas notika, droši vien atnākt vēl 5 cilvēki, kam ir telefons un atrisināt šo situāciju. Bet mēs gluži kļūstam tā kā trauksmaini. Un tad es tā kā lēnām garā sāku šķetināt. Un tā pirmā lieta, ko es izdarīju, kur es domāju, kur es varētu samazināt. Darba dienā es neredzēju tajā mirklī iespējas. Es taču visu pareizi daru, visu rakstu telefonā, tam tā ir jābūt. Un es izlasīju vienu grāmatu, es viņu arī paņēmu līdzi, var ieteikt. Set Boundaries, Find Peace. Viņi nav īstenībā par ekrāniem tik ļoti. Viņi ir par robežu novilkšanu. Jo es saprotu, ka tas, ko es varu darīt, es varētu ierobežot komunikāciju vakarā ar klientiem, ar vienalga arī ar draugiem galu galā. Jo vakarā ir kaut kāds laiks sev, kuru es pavadu citreiz sarakstoties ar kādu vai ne, sazvanoties. Man arī bija daži klienti, kas vienmēr vakarā gribēja piezvanīt. Un tad tas grūtākais tur tajā grāmatā bija kaut kādi soļi, ko var darīt, kā tās robežas novilkt. Un tas sākums nebija viegls, jo cilvēki pretojās. Kā es tev vienmēr 7 zvanu, kāpēc tu tik nevari piezvanīt? Un tad es ļoti vienkārši... Piedodies pārtrauc, bet kā tu viņiem tā pateici? Piedodies, bet es tagad nerunāšu, jo man personīgi, ja man tā vajadzēja kādam pateikt, man uzreiz skatās viss, viņš domā to, ka esmu nepieklājīga, vai ka man ir vienalga, vai ka esmu nejauka. Tas nāca soli pa solim. Pirmā lieta, ko fantastiski var darīt, ko es iesaku man iPhone'ā ir, un es ticu, ka Androidos arī, ir tā iespēja uzlikt fokusu dažādus. Fokus nozīmē, ka tu vari savā dienā uzlikt, kad tev izslēgsies skaņa, kad tev vairs nenāks ziņas, un es uzliku, ka pēc 6 man nenāk neviena ziņa. Es uzliku dažus cilvēkus no ģimenes, savu kolēģi, kur, ja būs kaut kas steidzams, viņš varēs man uzrakstīt. Un savas ģimenes locekļus un pāris draugus, kas ar mani var sazināties. Visiem pārējiem viss ir nogriezta skaņa, bet man var piezvanīt. Tāda palika tā funkcija. Un sākums bija tāds, ka es vienkārši neatbildu ziņām, jo man nenāk paziņojumi. Es daru savas lietas, nenāk paziņojumi, es neatbildu. Ko cilvēki dara? Viņi zvana. Un cik čaus tev raksti, tu man neatbildi ar tādu domu. Un tad es gan sapratu, ka cilvēki tiešām paši sēž telefonā vakarā.
Un viņi sagaida, ka WhatsApp tas ir tā kā uzreiz. Tu uzrakstīji WhatsAppā, un kā tu neatbildēji? Un es saku, tu zini, es tagad izdomāju tādu lietu, ka es pēc 6 vakarā vairāk nebūšu telefonā. Nebūs telefonā. Es saku, bet tev kaut kas steidzams bija? Un man tā klienta saka, nezinu, vajag nekas tāds steidzams nebija. Vienkārši es domāju, ja es tev nepateikšu, es aizmirsīšu, un tad, tā kā tā lieta aizies. Es saku, bet tu man droši uzrakst WhatsAppā, es rīt paskatīšos. Viņi saka, nē, tad jau viss labs, viņš domā, varbūt kaut kas noticis. Un saprot, beigās tas viss nemaz nebija tik sarežģīti, ne viņai tur, vienkārši viņai tas ir ērti. Un mēs zinām, kāds ir, ka mums ienāk prātā kaut kāda ideja, mums super ērti kādam to aizsūtīt. Lai par to pašam nav jādomā, lai to atbildību uzlikt tam otram. Bet es vienkārši negribēju vairs ņemt to atbildību. Un tad, ko es izdarīju no sākuma, es vienkārši izslēdzu paziņojumus. Tagad vispār man ir tā, ka man 7 aizvers tās aplikācijas, nokčāju to Freedom app, kas aizslēdz aplikācijas kaut kāds noteikts vakarā. Piemēram, man WhatsApp nav vakarā vispār pieejams. Tā kā nevienam nav pieejams. Man nav ne Instagram, Facebooks vispār izdzēs ārā. Un kaut kādu pirmo mirkli bija dīvaini, jo vakarā tā kā liekas, ka varētu kaut kam aizrakstīt. Nu, tā kā viena lieta ir, ka tev nenāk paziņojumi, otra lieta, ka tu nevari atvērt to aplikāciju. Yeah. Un tad pēc laika es sapratu, ka man dzīvē nekas baigi nemainās, ka es neko neaizrakstu nevienam, ka es neredzu tās ziņas. Es nepiedzīvoju tad līdz ar to vairs tās situācijas, ka es pirms miega nejauši kaut ko izlasu, kas man rada pēc tam vēlmi par to ļoti daudz domāt. Nu, teiksim, tu ej gulēt, un kolēģis ir atrakstījis, ka kaut kas ir noticis. Un tad tu visu nakti domā, kā mēs šo rīt risināsim. Lai gan tas būs rīt, bet jau visu nakti slikti guli. Nu, tā ir vienkārši īstenībā beigās fantastiska sajūta. Es sapratu, tas, ka man Facebooks nav telefonā vispār manā dzīvē, absolūti neko nav mainījis. Instagram, tas, ka viņš izslēdzās vakarā, arī brīnišķīgi. Es tik daudz ko varu tagad izdarīt, un es īstenībā tieši tad sapratu, cik ļoti daudz telefons paņēma. Jo tad, kad man nav šīs aplikācijas vakarā un es nesēžu tajā telefonā, es izrādās varu grāmatas izlasīt ļoti daudz. Un man kādreiz likās, man kādreiz patīk lasīt grāmatas, bet man vairs tam nav laika. Vairs nav laika. Un tad atsakoties no telefona tikai vakarā, izrādās, ka diezgan daudz laika vakarā ir. Es no tā mirkļa, kad es ierobežoju to vakara sadaļu, tad es atklāju, ka es varu izlasīt grāmatas, ka īstenībā es varu arī paspēt vairāk treniņus, nekā es biju domājis. Es sāku iet uz jogas nodarbībām. Katru vakaru, mēs jau sen arī ejam vakaros pastaigāties, bet ka visu to var apvienot un pavadīt laiku vēl ar ģimeni. Un atsākām galda spēles spēlēt. Un es domāju, wow, man tik ļoti patīk to darīt, kāpēc es to nedarīju iepriekš. Un es sapratu, kāpēc, tāpēc, ka droši vien es biju ļoti pieejama. Un cilvēkiem gan darbam, gan kaut kādām citām sarunām. Yeah. Bet, kas notiek atkal, nevienmēr jau viss ideāli sanāk. Sanāk jau man arī, piemēram, no rīta kādreiz bija modinātājs. Tu gribi nospiest modinātāju, tev jāatver telefons. Un tu jau ieraug tās pirmās ziņas. Pastīšos, kas jauns. Un tam man ļoti palīdzēja tas, ka es to vakara daļu biju atstājis sev brīvu, sāku lasīt grāmatas un sāku lasīt par to, par ko es vienkārši nebiju aizdomājies ikdienas steigā. Iedomājies smadzenēm, ir pilnīgi atpūta, relax, tu guli, sapņo kaut kādu fantastisku sapni, apstrādā iepriekšējās dienas notikumus, un tad tu atver, tas nomira ziņās, tad tur sūdi darbā, tad tur, es nezinu, Instagramā visiem tur atkal skaists atvaļinājums, kamēr man atkal jāstrādā visu nedēļu, un tu esi tāds, Yeah. Un tas ir milzīgs stress īstenībā, un daudz cilvēku arī saka, viņi izjūt kaut kādu trauksmi, panikas lēkmes, vēl kaut ko, bet nav jau brīnums, mēs jau sevi tam pakļaujam, pareizi. Un tad es mēģināju vēl vienu lietu. Es domāju, vajadzētu modinātāju, kas man nemodina ar telefonu. Es biju jau izdomājis visu, ko man varētu būt. Tā uzvelkamo pulksteni. Es vispār īstenībā gribēju, nevis to, bet zini, kad es nezinu, tas kāds bērnības sapnis, māma nenopirka, bet ļoti gribēja, ka tas modinātājs, kas rādījos, tā kā saka rādījos skanēt no rīta. Ka viņš tā kā nevis signāls, bet rāģiņš ieslēdzas. Forši. Kādreiz bērnībā likās forši. Bet labi, es līdz tam visam nenonācu. Man vīrs Ziemassvētkos uzdāvināja saulēkta lampu. Tas ir tā, kad viņa no rīta, tur ir pilnīgi tumša istaba, un viņa tā vietā, lai būtu signāls, lēnām tā kā saule uzaust. Un paliek gaišs, un tu pamosties no tā, ka ir gaišs. Forši. Un tur tā nav iesaistīts telefons, un būtībā nav nekas, ja kaut ko gribi nospiest, izslēgt, un tu izslēdz tās lampas, un telefona nav. Tā es sev atbrīvoju arī rītu. Tad tas vakars jau ir brīvs. Bet kā ir vasarā? Vasarā jau ir gaiši, kad tu no rīta pamosties. Man ir blackout žalūzijas. Ok, skaidrs. jā. Tāpēc kaut kā izdevās vispār modinātājs esot slikta lieta.
Nu, tā kā priekš es kaut ko šitā dzirdēju, jo, nu, tu tā kā, es esmu dzirdējusi to, lai neizmantot modinātājs, vai vienkārši pirms tā gulēt, es celšos 7:00. Nu, tā kā tu visu paļaujies savu iekšējā pulksteni. Tad tu tā kā vari uztrenēt. Un tad iespējams tu atkal vari dabūt normālu stresu, jo tu visu nakti domā par to. Nu, varbūt. Jā, jo tas vēl sliktāk esot tā kā noskan modinātājs, un es tev pat ļoti bieži izmantoju snooze. Un tad tu atliec, un es ļoti bieži no rīta jau uzmostos ar tām, ar to tur, ka tas modinātājs skan, cik Dievs, kas notiek, un tas jau ir ļoti slikti. Tādā ziņā tā saulēkta lampa, tas modinātājs ir foršs, un tas, kas notiek par to, ko tu stāstīji, ka tu vari pats pamosties, es īstenībā tagad jau mostos vienā laikā, es jau piefiksēju, ka patiesībā es mostos, tā vienkārši ir tāda kaut kāda disciplīna atkal jāiet tur, kad tu vienā laikā gulēt un vienā celies, tad tu mosties 7:00. Un ja tu, teiksim, visu laiku celies 8:00 un tad rīt es pamodīšos stundiņu ātrāk, es diez vai mans iekšējais pulkstenis nostrādās. Tas vairāk ir par to ieradumu, ka tos ķermenis jau zina, ka tu celies 7:00, tad visdrīzāk tu arī piecelsies. Bet, ja tāda ieraduma nav, tad diezin vai. Jā, tad tās ir tās lietas, es sāku ierobežot to rītu vakaru, lai tas ir tas, vismaz ārpus, tas man likās legāli, tas ir ārpus darba, tur es drīkstu. Es taču drīkstu 8:00 neatbildēt uz ziņām, es drīkstu vakarā nezināt, ka kādam kaut kas ir noticis. Un tad, protams, loģiski nākamais solis, es sāku domāt par to, vai darba laikā es arī nevaru kaut ko lietas labā darīt. Bet šis man liekas tik crazy, jo man atkal ir tāds, man sanāk ikdienā veidot saturu tur TikTokā, arī Instagramā, Facebookā, un man šausmīgi, es zinu, ka man TikTok šausmīgi daudz laiku apēd. Man tāds tā kā, es gribētu, jo godīgi vienreiz paņemt viņu, izdzēst ārā. Bet man ir tā panika, tā baila, kad kā tad es zināšu tos jaunākos trendus, vai ko man filmēt, vai kas tāds. Un tāpēc man ir tāds, kā, jā, es gribētu, bet vai es vispār to varu darīt? Jā, protams, cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē, ir daudz grūtāk, bet atkal man patīk no tādas mārketinga viedokļa padomāt, ka tu varētu pareiķināt, cik daudz laika tu pavadi TikTokā, cik daudz tu reāli tur pavadi laiku, tu pasties savā ekrānā, un pieņemsim, ka tu tur pavadi 2 stundas dienā, un tad tu varētu padomāt, vai šajās 2 stundās es iegūstu gana daudz, vai es to varētu iegūt kaut kur citur. Teiksim, ideju vākšanu. Kā es varētu savākt idejas citur un ātrāk, lai man nebūtu 2 stundas jāsēž. Varbūt varētu apstīt ChatGPT, viņš visu jaunāko mūziku tev sarakstīs, kas ir kaut kāds, vai trendus, arī analizēs. Varbūt tas ir tas, ko tu vari darīt. Respektīvi meklēt kaut kādus citus veidus, kā to izdarīt. Vai arī citi cilvēki saka, es esmu sociālās mēdījos, jo, lai socializētos sociālai mēdīji, lai nebūtu vientuļš un tam līdzīgi. Un tad 4 stundas nosēž online. Un tad mēs varam padomāt, kāds ieguvums no 4 stundām online, jo īstenībā izdalās tas nenormālais dopamīns, tu tur visu laiku rulē tālāk, saraksties ar kādu, kaut kādas tās reakcijas notiek, bet tas dopamīns, kas izdalās no ekrāna, viņš jau nekad nebūs tik vērtīgs, kā tad, ja tu satiec kādu dzīvu cilvēku. Un varbūt 4 stundu vietā online, tu vari, piemēram, pavadīt 1 stundu pastaigājoties un piezvanot draudzenei pa telefonu un ieliekot austiņas un neskatoties ekrānā, bet esot, piemēram, dabā un bišķi redzēt, ka, saule spīd un vispār šajā forša diena. Varbūt tu vari aiziet uz kādu pasākumu, vai ne? Un 4 stundas ir daudz, varbūt tu aiziet, ja tev trūks zināšanas, un tu domā, ka tu Instagramā, teiksim, meklē jaunas zināšanas. Tad varbūt 4 stundas Instagramā vai nedēļas laikā. Iedomājies, cik tur sakrājas stundas. Tur varbūt var jau mācību kursus iziet par to laiku, par to tēmu, kas tev interesē. Ja tas, kas notiek, tu jau sāc skatīties to, kas tev interesē. Tu, piemēram, meklē kaut ko vienu un beigās, wow, kaķīši! Jā, tu jau esi citur, tur ieeji, tur kaut ko iegooglēt, beigās tu jau esi TikTokā, Instagramā, viss ir izgājis cauri un beigās pat neatradis, ko tev vajag, un jau aizmirsis vispār, ko tev vajadzēja atrast. Un galvenais, kas notiek, ka cilvēki arī bieži vien vaino sevi. Sākās jau arī tādas kaut kādas depresīvās epizodes, ka es jau ar šo netieku galā. Kā tu teici, atver TikTok, es varu gribēt viņu izdzēst, man vienkārši viss ir piegriezies. Bet tu tā kā tev nav, un cilvēks sāk teikt, es laikam esmu vājš kaut kādā ziņā, ka es nevaru tam pretoties. Bet tā atkal nav forša reakcija, jo mēs patiesībā ne jau mēs esam vāji, bet mēs tajā mirklī stājamies pretī
kaut kādai milzīgai platformai, kur strādā, es nezinu, simtiem cilvēku, kas rada visus tos algoritmus un visu to saturu, kas mūs ievilks, un jo vairāk laika mēs tur esam, jo vairāk viņi pelna naudu. Un loģiski, ka viņi cītīgi strādā, lai nopelnītu. Un tad tas bija viena forša tā grāmatas, arī paņēma līdz Nozaktā uzmanība, un viņš tieši arī par to baigi labi raksta, ka mums nevajadzētu sevi tādā veidā šaustīt, arī tas autors raksta, jo mēs esam tikai cilvēki, un tas ir normāli, ka mēs varam uz tā uzkārties. Un kaut kur tagad ļoti daudz tiek runāts arī par to, ka lielie šie sociālā mediju uzņēmumi, tā kā Facebook, TikToks, grib vainu pārvelt uz lietotājiem. Nē, tu negribi tik ilgi būt, ierobežo savu laiku, negribi slēdz ārā pēc stundas. Kas tev ir, kāpēc neslēdz ārā? Un tad daudz zinātnieki runā tieši otrādāk. Vai nav tomēr diezgan, kā lai saka, tā sarkastiski teikt cilvēkam, izslēdz ārā, vai ne? Un patiesībā tā liela atbildība slēpjas tajā otrā pusē, ka tomēr viss jau tur radīts tā, lai tu tur paliec. Un tad vienalga, kur tu atver, tu atver vienalga vai sociālās mēdījus vai ziņu portāls, tur arī viss ir radīts tā, lai tu paliec. Pēc iespējas ilgāk. Visur, kur tu esi, tu tā kā ver vaļā viena pēc otras ziņās, arī tie šokējošie virsraksti, vai ne, un tu vienkārši sāc klikšķināt, atopies, ka tu lasi vispār lietas, kuras tev dzīvē, kam viņas tev vajadzīgas, vai ne? Un tad es tieši šonedēļ runāju arī ar turības attīstības direktoru Vinetu, ko es satiku, un es kādu laiku nelasu ziņas, bet es tiešām jūtu, ka es kaut kur netieku līdzi. Bet es arī negribu katru rītu atvērt Delfus vai TVNet un sākt vēl ar visiem tiem, ko es teicu, kurš nomira. Man ritīgi vajā ilgi tās ziņas, kurš nomira, jo es vienreiz uzklikšķināju, un tad tas pie manis nāk, un tad man tāds sajūta, ka katru dienu kāds jau nomira, un tas nav patīkami. Un tad viņa man ieteica, ir žurnālu lasīt. Reizi nedēļā palasīt notikumu Latvijā, ārzemēs. Nav tie briesmīgie virsraksti, un pie reizes tur ir arī kaut kādas pozitīvas lietas, kas ir notikuši. Un tad es tagad daru tā, ka es lasu ir žurnālu, un es dzīvoju ārpus Rīgas Pierīgā, Ķekavas novadā. Un mums ir avīze, kur raksta notikumus. Un viņi kaut kā netika iemest manā paskastītē, un es 3 reizes rakstīju viņiem ēpastu, vai jūs varat lūdzu sakārtot to, ka man atnāks avīze, un es domāju, otrā galā tie cilvēki domā, tas normālais. Kuram vispār interesē tās avīzes? Šito omītes lasa, un tagad man te vienkārši jau 3. reizi izlasi online, bet ne, viņi, protams, bija ļoti pieklājīgi un risināja problēmu. Un es saņēmu savu avīzi, un man tiešām patīk tā sajūta, lasu, kad dzeru kafiju no rīta, atveru kādu pasākumu būs, kas vispār notiek. Aiztaisiet, tad es sestdienas rītā atveru savu ir žurnālu, pastos, kas jauns, visas es piepildīju to savu sajūtu, kas neko neesmu nokavējusi. No ziņām tādām svarīgām. Un arī, cik ikdienā mēs patiesībā neatceramies no tā, ko mēs redzam. Tā kā es nevarētu pateikt, ko es redzēju kādu Instagramā vai TikTokā vai Facebookā kaut kādu publikāciju pirms 10 minūtēm. Es tiešām to neatceros. Tur jau tā lieta. Un arī tieši tas pats es sāku darbā domāt, ja es visu piefiksēju telefonā, vai es to visu atceros. Un tad arī lasot vairāk kaut kādus pētījumus, saprotu to, ka īstenībā, ja mēs kaut ko nofotografējam vai kaut ko rakstam, noglabājam telefonā, vai arī braucam ar veizu kaut kur, tad mēs savām smadzenēm principā legāli pasakam, tev šis nav jāatcerās. Un tas ir telefonā. Bet zini, ka tu pasties kādu video un saglabā viņu. Es vēlāk paskatīšos, vai es atcerēšos, un pēc tam vienkārši aizmirst. Smadzenēm tas ir signāls, ka viss ir droši, kaut kāds telefons glabā šīs ziņas. Un es nezinu, vai to es piefiksēju, bet es piefiksēju, ka es sāku teikt cilvēkiem, kas baigi slikti orientējos visur, jo es nezinu, kā kaut kur nokļūt, es nezinu, kur tas atrodas. Un tad izlasīju to grāmatu, domāju, nē, es neorientējos slikti. Man ir tādas pašas smadzenes kā tam cilvēkam, kurš māca atrast pareizo ielu. Vienkārši es visu laiku to daru veizā. Un manas smadzenes ir tik ļoti atslābušas, tas tāpat kā sportiņā. Tu trenē, tev ir muskuļi, tu netrenējies, pēc kāda laika viņi pazūd. Un tieši tāpat ir ar tām lietām, ko mēs atceramies. Mēs savu atmiņu netrenējam vairs, mēs visu seivojam, tur kaut kur atzīmējam. Smadzenes netrenējās, un mēs vienkārši plūstam, un pēc laika var just tādas situācijas, ka vienkārši paliek grūtāk atcerēties. Un tas tā foršā lieta, ko var darīt, ir ņemt papīra lapu un pierakstīt lietas. Es, piemēram, katru rītu pierakstu uz lapas uzdevumus, kas man tajā dienā jāizdara, lai gan man ir darba fails, kur mēs visi liekam, bet es no rīta uzrakstu sev specifiski, kas man ir jāizdara, un es pamanīju, nerodas vairs tā sajūta, ko man šodien vajadzēja izdarīt. Es tiešām tā kā atceros, jo es ar roku uzrakstīju. Bet, kad es sāku to darīt, sapratu, ka es vairs nemāku pildspalvu turēt.
Nezinu, kad es pēdējo reizi rakstīju. Vispār studenti raksta lekcijās ar roku? Nē, bet man paldies Dievam ir tāds ieradums, kad es no rītiem cenšos piekopt to, kad es kladē ierakstu gan ne to, ko man vajag izdarīt, bet tur ir citas lietas, tur pateicības un afirmācijas un tas. Un tur es rakstu pildspalvu. Un tad es atklāju vienu tādu labu pildspalvu un tāds, tik forši ir rakstīt īstenībā. Bet nē, ikdienā vispār tā ļoti reti kaut ko ar pildspalvu. Nu, un tas arī nozīmē to, ka tāpēc bieži vien ir grūti atcerēties, jo mēs kaut kur noglabājam datorā, telefonā, un mēs par to nerunājam. Līdz ko mēs to rakstam ar savu roku, tas kaut kā saslēdzās. Es arī no rītiem atbrīvoju to laiku un arī sāku rakstīt savu dienas grāmatu. Kad ja man apšīt pirms 2 gadiem, vai tu varēsi izlasīt tur, es nezinu, mēnesī, tur 7 grāmatas, sarakstīt katru dienu dienas grāmatu, iet sportot un, nezinu, vēl kaut ko nodarboties. Es teiktu, kāda iespēja, man vispār nav laika. Bet reāli tagad es saprotu, kur tas laiks paliek, viņš paliek tomēr online. Jā. Kaut kādā veidā, citreiz pat nevis tas, ka tu visu laiku tur esi, bet pirmais tev kāds atraksta ziņu, tu vienkārši par to domā, tu sāc runāt par to, tu jau nevari kvalitatīvi citreiz pavadīt laiku, ja tev kaut kas satrauc vakarā. Un, jā, tas ir ļoti tāda, man liekas, liela problēma, un to baigi var novērot. Tagad nesen arī bija kafejnīcā ar vienu senu paziņu, mēs 3 stundas sarunājāmies, tur tāds super, kā tev iet un kas tur notiek. Blakus apsēžas pārītis, tāda, es nezinu, 30 gadi, Džeks ar savu draudzeni, viņi ir pāris, viņi tā ienāk, izstāsta, viņi pāris, viņi 1,5 stundas, bet paskatījos pulkstenī, 1,5 stundu, viņi bija katrs savā telefonā. Viņi pāēda desertu, viņi tur labi kaut kādu vienu epizodu, kur viņi tur viens otram kaut ko pieklaudās, kaut ko aši paprasīja, un viņi bija katrs savā telefonā. Un tas ir vienkārši ārprāts. Tas ir pats, kas it kā mēs televizoru skatāmies kopā vakarā kaut gan tā. Bet vismaz mēs skatāmies vismaz vienu ekrānu. Jā. Es no bērnības atceros, mēs arī skatījāmies vienmēr televizoru, bet vismaz bija, tie ģimenes kaut kādi komentāri, pasties, viņš jau nemāk tur saģērbties vai tur kāds kaut ko iekomentē. Te katrs sēž, tā kā savā ekrānā. Tāpat vēl nesen man bija tāda epizode, man ļoti patīk, ka tieši tajā ziemas laikā, kad ir uzsnitis, ka ir bijis tā kā slapš, un pēc tam piesalst, un zini, ka peļķis aizsalst. Un viņas tāds kraukšīgs, ka uzkāp. Un es nezinu, es esmu pieaudzis cilvēks, bet es vienalga, es eju pastaigāties uz suni, un ja ir tāda situācija, man ir jāiekāp katrā tajā peļķītē. Man arī patīk tā darīt. Un es vienu rītu eju tagad ar suni, un es redzu, viens maziņš puika nāks. Viss, viņš arī tā iet tā izvedās peļķis. Viņš arī dara to pašu. Es jau vienkārši stresiņā, man nebūs manas kraukšķīgās tās peļķis, kur iekāp. Un es pienāku tuvāk, viņš ir tik tā kā vienkārši. Viņš ir tā kā zombijā, viņš iet šādi. Un viņš tikai iet līgojas, jo viņš jau neredz, kur viņš iet. Labi, peļķis ir drošībā, bet rītīgi žēl. Jā. Rītīgi žēl, un arī īstenībā, tagad tas, ka mēs jau varam runāt par cilvēkiem, kas lieto, pat varbūt ne sociālos mēdījus, bet telefonus un ir internetu lietotāji no vecuma zem 1 gada. Wow. Jā, es tieši lasīju arī vienā no grāmatām, kad pētījumu kategorijā ienāk jauna sadaļa zem 1 gada. Interneta lietotāji zem 1 gada. Tāpēc, ka viņiem arī maziem bērniem tagad ir dažādas aplikācijas, kur viņi kaut ko var darīt. Un tad, ja mēs tā kā zinām, ka līdz 2 gadiem ļoti daudz kas bērniem veidojās, viņa psihē visādi ieradumi, un tad mēs redzam, kā, piemēram, es nezinu, vai tu esi redzējis kafejnīcā, atnāk vecāki ar bērniem un pasūta ēdienu, un uzreiz viņam ir planšete priekšā. Un viņš ēd ar to planšeti, un viņam arī ir, es nezinu, ap gadu vai cik, un viņš ēd, un kur mēs varam runāt, kādi tad tie ieradumi nākotnē būs, Mēs pieauguši cilvēki nevaram citreiz kontrolēt, kā mēs esam te un tagad. Un tad tur jau no, gada, vai varbūt viņš jau tiešām no 6 mēnešiem skatās. Es nezinu, ko. Tas ir tāds ļoti interesants jautājums, par ko ir vērts runāt. Un īpaši, kad es esmu sociālajos mēdījos strādāju un mārketingā, man tomēr tas arī liekas, ka par to ir jādomā. Jo es noteikti esmu viena, un mani kolēģi ir tajā riska grupā, kur mēs apgrozamies tur un varam būt pārāk daudz. Un tad mēs varam izdegt arī savā darbā, varbūt ne tikai darba dēļ, bet tāpēc, ka mēs esam mūžīgi pieejami un mūžīgi online. Vienalga vai TikTokā vai kur, bet smadzenes ir eksplozijā. Jā, tā kā tu esi te, bet tu neesi šeit. Jā, un tad es
tad es domāju, jā, cik daudz sanāk par to aizdomāties un cik viegli, nav jau viegli mainīt tos paradumus. Tā kā man pirms 3 gadiem ieraugot tur tās nenormālās stundas online, pirmā reakcija bija tikai sevis attaisnošana, bet kā es taču strādāju. Un nesen arī viena man paziņa, kas arī strādā manā nozarē, bija pat ielikusi, ka viņa ir 8 stundas telefona laiks. Man ir laiks, kad man ir pat vairāk kā 8 stundas. Jā. Wow! Tad iedomājies, cik daudz no tava nomoda Es pat dažreiz neguļu 8 stundas diennaktī tā pa lielam. Nu, tā kā, jā. Nu, tas ir tā iespēja, no kā rodas tas sagurums, es domāju, arī tā izdegšana. Kaut kur jau rodas arī viss tā salīdzināšanās, vai ne? Jo tu kaut ko redzi. Ko tie cilvēki liek reti jau, kad viņi liek, ka viņam slikti ies, vai ne? Pa lielam balīja un visas labas lietas, un tu tur strādā, jau smadzenes deg, un tagad šo visu skaties. Arī man liekas, ka tieši jauniešiem un studentiem vai cilvēkiem, kas uzsāk kaut ko jaunu, ir jau forši, ja, ka tu vari palaist to sociālos mēdījos, tur ir milzīga auditorija, tu vari varbūt kļūt, tur atpazīstams ar savu uzņēmumu vai kaut ko, bet vienlaikus tu vari saņemt arī ekspertu viedokļus, neprasītus. Un man ir neskaitāms reizes arī bijis, mēs kaut ko publicējam ar uzņēmumu. Es paldies Dievam, tas jau tajā posmā, kad es mazāk esmu online, un es kaut kā jau nereaģēju daudz to. Un kad ir šie eksperti, kur uzraksta, neviens tā nefilmē video, tas tur nav profesionāli, vispār vajadzēja tur tā un širā. Un viņi to raksta komentāros pie video, no kura man, piemēram, ir atnākuši vairāk klienti. Un tad man liekas, ja tu neesi par sevi līdz galam arī pārliecināts, mīnus ir tāds, ka tu vari sākt šaubīties par sevi. Jo vienmēr būs kāds, kurš zinās, tīpaši online, viņi kaut kā ļoti drosmīgi zina, kā ir labāk. Man patīk, ka viņi to izsacina no viena video. Neko vairāk nepaskatoties. Un arī es šaubos, ka viņi izpēta to, par ko viņi vispār iekomentē. Un pats labākais, ko man vienreiz pierakstīja, mēs bijām nofilmējuši vienu video, kuras tā kā no augšas skatos, un man kolēģis no lejas bija nofilmējis. Nu, skaidrs, ka tā ikdienā nedara un tā pakalpojums nepiedāvā, bet, zini, mēs visu laiku filmējam video, un mums kaut kādos mirkļos gribas būt radošiem, nevis pareiziem. Un tas video īstenībā ļoti labi performēja, mums bija arī jauni klienti, un tas cilvēks, kurš eksperts ierakstīja savu viedokli, ka vispār profesionāli tā nedara, viņš jau pierakstīja, ka tur kaut kas bija no sērijas meitenīte, ko tu stāsti, pusaudža video, un es domāju, wow, forši 36 gados man kāds pa pusaudzi nosauc. Un, uztveršu kā komplimentu mūžam jauna un tā, bet vienlaicīgi šis arī kaut kur internetā ļoti bieži parādās sociālās mēdījos, ka ja to nav vismaz, 45 vai 50, tad tu dzīvē varbūt neko nezini. Un tā domāšana, vai ne? Un tad, ja tu bieži tur uzturies un liec tur savus darbus, savas izpausmes, tad var baigi arī aplaust tos spārnus, esot visu laiku tajā vidē. Ja tev ir maz reālās dzīves un atbalsta ārpus ekrāniem, kur tu varētu tiešām saņemt, ka kāds tev samīļo, pasaka, tu esi mālēts, tev viss labi sanāks, redzēji, bet tu redzi tikai ekspertus, kuri tev saka, meitenī, cik tev gadi, kas šis vispār, jūs neesat profesionāļi, tad tev arī var rasties sajūta, ka varbūt man nevajag šo darīt. Jā. Un tā ir tā bēdīgā puse. Tā ir. Tā man šeit ir vesela ābets, kur it kā mēs ikdienā zinām. Mēs it kā zinām tās pareizās atbildes, bet dažreiz mēs to nepielietojam, lai tas spēlētu par labu mums. Tas nav viegli. Un mēs ļoti bieži aizbildināmies ar to. Tā kā līdzīgi kā ar treniņiem. Šodien aizgāju sporta zāli, jo man tur kājas sāpē vai kas tam līdzīgs. Tā kā mūsu smadzenes ir radītas, lai mūs pasargātu no kaut kāda liekām darbībām, lieka stresa. Iedomājies, ja tu nekad neesi sportojis, iet uz sporta zāli, tas ir tā kā grūts tāds paterns jāmaina. Tāpat arī tu visu laiku pieredzi būt sociālās mēdījos, būs jau tā sliktā sajūta, kā tu no viņiem atteiksies. Smadzenes paliek tur, kur mums ir ērti. Pat ja tas nav mums labākais variants, paliek tur, kur ir ērti. Un tad ļoti forša lieta, ko es arī nesen lasīju, bija tāda grāmata The Myth of Normal, kur man patika viena atziņa, ar ko es tagad arī ikdienā esmu, kad man kāds pasaka, ka lasīt avīzi ir old school vai es nezinu, ko vēl darīt, tā neviens nedara. Biežākais arī, ko vecāki saka, es gan savus bērnus tā neierobežoju ar ekrāniem, jo viņi nokavēs kaut ko, jo visi jau ir ekrānos. Tad man ļoti patīk tā atziņa no grāmatas, ka ne tas, kas ir normāls sabiedrībā, tas nenozīmē, ka tas mums nāk par labu. Jā. Tā ir brīnišķīga atziņa, ar ko dzīvot katru reizi, ka kāds saka, tā neviens vairāk nedara, tas nav pareizi tā darīt. Tad es vienkārši sev atgādinu, ne tas, kas ir pieņemts kā normāls, nenozīmē, ka tas ir mans. Jā.
Un tas ir, man liekas, labākais, ar ko Super. būt. Lielas tev paldies tev. Es noteikti paņemšu ļoti daudz ko no šī. Es pieļauju to, ka arī otrpus cilvēkiem būs ļoti daudz ko, jo tā ir. Mēs, manuprāt, pēdējā laikā tiešām ir tā, ka es redzu 101 padomu, kā lietot sociālos mēdījus, kā tur būt, kā filmēt, kā publicēt, tur meta, Google Ads, viss kaut kas. Un dažreiz mēs pat aizmirstam, vai tiešām tas ir tas, kas mums nāk tā teikt 100% par labu. Vai kā beigās pēc tā viss izslēgt to ekrānu un atjaunoties. Jo es neesmu ekstrēms, nesaku, ka viss tagad ir jāizdzēšās no visurienes un nekur nav jābūt. Nē, protams, ka nē. Bet mums noteikti ir jāzina tās lietas, un pēc tam mums ir jāzina, kā no viņiem attālināties, lai pabūtu klātienē ar draugiem, ģimeni, dabā, sportā, visās citās lietās, kas mums īstenībā patīk. Jo tad, ja mēs to nedaram, mēs esam online, mēs nedzirdam sevi vairāk. Mēs nedzirdam viens otru, kā es stāstīju situāciju kafejnīcā, tā arī mēs nedzirdam paši sevi. Un, lai dzirdētu sevi, ir jāizslēdz sociālajie mēdīji, ir jānoliek malā tas telefons un vienkārši jāpaklausās. Jā. Super. Paldies! Paldies tev, ka atnāci, ka padalījies ar tavām zināšanām. Paldies par grāmatām. Noteikti daudz ko paņemšu sev, un es ticu to, ka arī otrpus cilvēkiem būs, kā teikt, ko aizlikt aiz auss. Super! Paldies tev! Paldies, ka uzaicināji! Paldies tev arī! Paldies jums, un tiekamies jau nākamajā epizodē.